apsēdies vai apgulies pēc iespējas ērtāk. Ļauj ķermenim ieņemt stāvokli, kurā ir ērti un viegli. Elpo brīvi, mierīgi un savā ritmā. Jūti, kā ķermenis atslābst. Un tagad saspied savu kreiso plaukstu cieši dūrē un ievelc elpu. Aizturi elpu un izelpo, atbrīvojot plaukstu. Sajūti, kā atslābums izplatās no plaukstas pa roku, plecu, muguru un pakāpeniski tas ir visā ķermenī. Tagad vēlreiz sasprindzini kreiso plaukstu dūrē un ieelpo. Aizturi elpu un izelpo. Atlaid. Tu kļūsti mierīgāka. Tu esi dziļāk sevī. Turpini elpot mierīgi un vienmērīgi. Ķermenī parādās patīkams smagums, stabilitāte, miers. Sajūti, cik labi ir uz brīdi nekontrolēt visu apkārt esošo. Jūti, cik labi būt brīvā plūsmā. Tagad tu esi šeit. Elpo mierīgi un vienmērīgi. Ķermenis ir stabils, prāts atvērts. Un tagad pievērs uzmanību sev kā kopienas veidotājai. Tu esi unikāla personība, kura redz arī tos, kas šobrīd varbūt nedaudz klusē. Tu esi tā, kas pamana kopienā citus, kuri vēl nav iesaistījušies, bet ir klātesoši. Šis treniņš ir telpa, kurā tu skaidri vari ieraudzīt kopienas veidošanas sākumu, un tu redzi tās ilgtermiņa noturību. Un tā, tagad radi skaidru nākotnes vīziju, kā spilgtu attainojumu, kā bildi. Tā var būt gan kā attēls, gan kā īsfilmas fragments. Kopiena, kura bija līdz šim klusāka, varbūt piesardzīgāka. Tu redzi, kā kopiena sāks mainīties. Tu vēro cilvēkus, kas pagaidām vēl nav uzdrošinājušies, un tu esi klātesoša. Cilvēki top nevis skaļāki, bet dzīvīgāki. Cilvēki sāk iesaistīties, katrs savā īpašajā tempā un veidā, taču ar drošības sajūtu. Tu redzi, kā pamazām veidojas noturīga kopiena. Cilvēkiem zūd vajadzība iekļauties, jo piederība ir dabiska. Cilvēki jūtas pieņemti, ne pierādīšanas režīmā, bet klātesošā
līdzdalībā. Tu sāc skaidri saprast, ar ko sākt un ko darīt kopienas veidošanā. Sākt ne ar formu, ne ar noteikumiem, bet ar attiecībām, ar uzticēšanos, ar maziem, regulāriem, vērtīgiem soļiem. Tu arī redzi, kā kopienu saturēt kopā ilgtermiņā, ne ar kontroli, bet ar jēgu, ar kopīgu virzienu, ar telpu, kur cilvēki vēlas atgriezties. Tu redzi, kā rodas veiksmīgi pieredzes stāsti kopienā, stāsti, kas iedvesmo citus, stāsti, kas rada nākotni tagadnē. Šie stāsti kļūst par pamatu, uz kura tu vari īstenot kopienu programmas. Programmas, kas nav atrautas no cilvēkiem, bet izaugušas no kopienas pašas. Un tagad pievērs uzmanību sajūtām šajā nākotnes ainā. Tevī ir mierīga pārliecība. Nav steigas, nav spiediena. Ir sajūta, ka viss notiek savā laikā un pareizā secībā. Tu jūti, ka tava loma šajā procesā ir skaidra un ļoti vērtīga. Nepārspīlēta, ne par mazu. Tu esi klātesoša. Tu turi telpu un ar to pietiek. Tagad sāc lēnām atgriezties, saglabājot sevī šo skaidrību. Pajautā sev klusi, kas ir pirmais tas mazais solis, ar kuru es varu sākt kopienas veidošanu vai stiprināšanu jau tagad. Atļauj atbildēji atnākt mierīgi. Ievelc dziļu elpu un izelpo. Sajūti savu ķermeni, sajūti telpu, kurā atrodies. Kad esi gatava, atver acis. Tu vari doties tālāk ar skaidrāku izpratni, pacietību un pārliecību, ka noturīgas kopienas veidojas soli pa solim. Tu vērtīgi veido vērtību.